Jā, mēs atrodamies Čehijā, kur vakar notika kvalifikācijas treniņi, kurā sanāca ne tik pārāk labs apvilaiks, kā vēlējos. Izdevās izcīnīt 3. vietu savā kvalifikācijas grupā. Un pie starta devos kā 5. Un šodien notika pirmais brauciens, kurā izcīnīja uzvaru, bet gadījās neliela ķibele. Izdevās perfekts starts, aizbrauc kā līderis, bet tad pirmajā aplī, kādā 6. līkumā pieļauju kļūdu un kritu. Atkritu uz 7. vietu, bet brauciena laikā spēju pakāpties uz līderu pozīciju un tādā ir finišēju. Pēdējos apļos sanāca ļoti spraiga cīņa ar francūzi, Dekru, bet, uzvara ir uzvara, to patīkami. Ir arī noslēdzies pirmais brauciens, kurā es ierindojos 27. vietā, ar ko esmu apmierināts, jo nobraucu bez kļūdām un kritieniem. 2. braucienā centīšos izcīnīt arī punktus. Pasaules junioru čempionāts ir noslēdzies uz pozitīvas nosts. Pauls Jonas ir izcīnījis pasaules čempionu titulu un varbūt savu sniegumu pilnvērtīgi neparādīja Tomas Šilei, kur pievīla pirmajā braucienā tehnika, savukārt 2. jau psiholoģiski nebija atguvies pēc šīs neveiksmes. Savukārt Kristers nostartēja stabili labus braucienus un izcīnīja 27. vietas abos braucienos, par ko visu komandu, gan pats sportists ir apmierināti. Kopsumā Latvijas izlase izcīnīja 15. vietu no 41 valsts, kas, manuprāt, ir salīdzinoši labs sniegums. Ņemot vērā to, ka arī šajā gadā ir rekordi liels skaits dalībniekiem, 230 dalībnieki. Šī 15. vieta ir izcīnīta tikai pateicoties vienam Paulam. Tagad visiem sportistiem priekšā stāv nākamās lielās sacensības Latvijas čempionāta posms Cēsīs 31. augustā un 1. septembrī, kur arī visi tiekamies. Vēlos pateikt paldies šī pasākuma atbalstītājiem, Latvijas Motosporta federācijai, Latvijas Motosporta federācijas motokross komisijai, Izostar, Ātruma cilts, kā arī X-Pro. Labākā diena mūsu mūžā. Jū.